Parunāsim nedaudz nopietnāk par aknu transplantāciju un cik nopietni patiesībā tas ir. Lai jums nešķiet, un lai arī es pats saprotu to, ka tā nav pastaiga parkā, un tā tik tiešām nav pastaiga parkā, kur tehniski aknu transplantācija tiek uzskatīta par vienu no sarežģītākajām operācijām. Un zāles pēc šāda veida operācijas priekš katra cilvēka tiek zāļu devas priekš katra cilvēka tiek izrakstītas individuāli, jo katrs no mums ir unikāls būtnes, katrs organisms pieņem dažādus medikamentus citādāk, un tāpēc kopumā 2 vārdos šo te medikamentu kopumu var saukt par imunsupresīvā terapija. Dēļ šīs terapijas manā organismā tiek pavājināta imunsistēma. Kāpēc tas tā ir? Jo tas tiek darīts apzināti, lai šis te jaunais orgāns, akna, manā gadījumā, tiek veiksmīgi pieņemta manā ķermenī, teiksim tā. Lai manā puncī organisms spēja sadzīvot ar šo te pagaidām un arī, jāsaka arī turpmāk, tas paliek kā svešķermenis, bet lai viņi spēj sadzīvot savā starpā un sadraudzēties un, darboties roku rokā. Un par cik tiek tātad imunsistēma tiek pavājināta un tiek doti daudz un dažādi medikamenti, un arī simptomi ir daudz un dažādi. Kādam paceļās asinsspiediens no kāda medikamenta, kādam atkal ir izteikts nogurums vai bezmiegs dēļ kāda cita medikamenta, kur nevienam nav ne mazākās jausmas, kā katrs organisms un kā mans organisms reaģēs uz konkrēti man izrakstītajiem medikamentiem, kur tālāk mēs nonākam pie tā, cik daudz medikamentu ikdienā man jālieto. Vismaz šobrīd. Šobrīd, kā jūs redzat, šeit ir tāda skala, tā tabuliņa. Šī tabuliņā ir, šeit sānos ir dienas, šeit ir 8. decembris, 9., 10., 11., 12. Tad tālāk šeit ir dažādi medikamenti un to devas, kur attiecīgi kādam medikamentam, attiecīgi katram medikamentam ir arī laiks norādīts, cikos man tas ir jāpieņem. Un kā tad sanāk? Sanāk tā, ka es no rīta noteiktos laikos, no rīta, pusdienās, vakarā, pēcpusdienā sanāk 10. Sanāk 8 no rīta, 10 no rīta, 12 pusdienas laikā, 4 pēcpusdienā un šobrīd 10 vakarā pie manis atnāk māsiņa un viņa man iedod kādu, vai nu tā ir kāda kapsula, vai tas ir kāds cits medikaments, bet man ir jālieto medikamenti. Un kā jūs redzat, šeit šīs tēlītes, katra no tām apzīmē tātad medikamentu. Lūk, tas ir tiešām nopietni. Tāpēc medikamentus arī turpmāk, kad organisms jau sāk sadzīvot un atvesaļošanās ir tā kā jau ir stabila un ir atrasts šis pareizais balanss starp visu, tad medikamenti ir jāturpina lietot, taču to devas var mainīties un to devas var variēt dažādos gadījumos. Un tas ir patiešām nopietni. Pēc transplanta iedod, vismaz šeit Tartu, iedod šādu grāmatiņu pēc aknu transplanta. Grāmatiņa par to,
ar nosaukumu Jauna akna, jauna dzīve, kurā ir 68 lapas puses par to, kāda tad dzīve ir pēc aknu transplantācijas, kādi medikamenti jālieto, kādas varētu būt parādības. Un, teiksim, šis ir tāds īsa rokas grāmata atkopšanās periodam. Un tas ir vēl nopietnāk. Kā arī cilvēki, kas nāk šobrīd iekšā pie manis, viņiem ir jāvelk šādas te maskas virsū, arī tādi plāni zaļi mētelīši un noteikti cimdi, un ienākot un izejot jādezinficē rokas, jo dēļ šo te imunsupresīvo medikamentu terapijas, kura ir, teiksim, kas iet pēc šīs tabulas, vismaz šīs turpmākās vēl vismaz 3 dienas. 3 dienas vēl man būs šādi te medikamenti, un tad jau devas mainīsies, bet medikamenti jālieto katru dienu, un devas atšķirās. Un pagaidām es neesmu vēl, nezinu par to, cik lielas devas būs vēlāk, un kā tas viss notiksies. Jā. Kur organisma imūnsistēma tiek apzināti nospiesta, apspiesta, samazināta, un organismā var radīties dažādas baktērijas, vai organismā jau ir dažas baktērijas, kuras reāli aktivizējas, jo imūnsistēma, par cik ir ļoti novājināta, viņa nespēja ar to tikt galā. Un kopš vakardienas uz manām durvīm, palātas durvīm, ārpusē ir zīme karantīna, kas nozīmē to, ka cilvēkiem ir jābūt īpaši piesardzīgiem, nākot pie manis klāt, un komunicējot ar mani. Jo svarīgi ir, lai šī te baktērija, lai tā neizplatītos tālāk. Jo es šobrīd atrodos slimnīcā. Un iedomājieties, ja slimnīcā izplatās kaut kāda slikta baktērija, tas nav labi un tas nav nepieciešams. Kā arī man šeit palātā ir šādas te 5 pudelītes, kurām tilpumi ir šādi tilpumi un nedaudz lielāks. Tas ir roku dezinficējošais līdzeklis, kas apliecina to, cik vēl nopietnāka ir tā lieta. Un kopumā tas ir īsumā tas par to, cik tad patiesībā, kur ejot tam visam cauri, man spēku dod paļāvību uz Dievu, un tas man palīdz būt tik optimistiskam, kā arī jūsu atbalsts ļoti daudz palīdz. Un, paldies jums! Aknu transplantācija, tas ir nopietni.